Šodien meditācija aizvainojuma palaišanai. Tas var būt kāds sens notikums, kuram mēs vēl joprojām domājam, ka man tur bija taisnība un kā tas otrs tā varēja. Tas var būt kāds nesens notikums, kur mums nav īsti skaidrs, neesam vēl pārdomājuši to, bet kaut kas nav tīrs. Mums varbūt to cilvēku vairs negribās tik bieži satikt vai darīt lietas kopā. Un tāpēc šī meditācija būs tieši, lai palaistu šos aizvainojumus un lēnām var acis ciet. Es pavisam ērtā pozā sēžot, apguļoties, kā tev ir vislabāk. Plaukstīs, ja tu esi guļus, liec uz vēdera un uz sirds. Un, ja tu sēdi, tad plaukstīs vērsts uz augšpusi. Un ieelpo dziļi tā, ka tu piepildi visu krūšu kurvi. Aiztur mazliet elpu. Un lēni izelpa. Atkal dziļi ieelpa, tā ka tu jūti, ka tu piepūties kā balons. Aizturi. Un sajūti, kā jau ieplūst mierīgāks. Kaut kas tevī tāds sajūta, ka viss nomierinās. Lēni izelpa. Vēl vienreiz šādi dziļi ieelpa. Ieelpo pat vēl mazliet. Un vēl mazliet un aiztur. Un šoreiz aiztur, cik ilgi vien vari. Un var sasprinzināt visu ķermeni. Un tad, kad vairs nevar aizturēt elpu, tad atlaid gan ķermeni, gan izlaid elpu ar tādu lielu nopūtu, tāds sadzird sevi, sajūt sevi. Sajūt, kā ķermenis atdzīvojas pēc šāda elpas aizturs un sasprindzinājumu. Un turpina elpot meditācijas laikā caur degunu, un it īpaši pamanīja kādā brīdī, ja mēs ceļosim par atmiņām un seniem notikumiem, ja kaut kur rodās saspringums vai elpas aiztur, tad šo elpu atkal šādi pat dziļi ieelpa caur degunu, var paskaitīt līdz 5, 6 un dziļi izelpa. Dažkārt var caur muti, bet visas meditācijas laikā es aicinu elpot caur degunu. Jūti, kādu lēnām atslāpsti un vizualizē sevi savā mīļākajā vietā, kur tu jūties pavisam droši. Tur, kur tu savienojies ar visumu, ar kādu augstāko spēku, kas tev ir tūs. Tā var būt kāda vieta dabā, tā var būt vieta, kur varbūt tu pat neesi bijusi kāda koka galotne, vai tu iedomājies sevi guļam uz mākoņa. Bet tā, lai tu jūti, tu esi drošībā, tu esi aizsargāta, tu esi atbalstīta. Tev ķermeni pārņem miers, varbūt tāds siltums, tā kā tu gulētu un relaksētos siltā vannā. Un tev nekas netraucē. Tu esi ar sevi, un tev ir brīnišķīgi ar sevi. Un mēs šodien ceļosim pagātnēm. Mēs iesim drosmīgi situācijās, kuras varbūt mēs esam gribējuši nobāzt zem gultas vai dziļi kādā skapī pagrabā bēniņos, bet šodien mēs tās gribam apskatīt un palaist. Un mēs esam gatavi tam. Ja mums gribās to brīvību, kur patiesi ir mūsējām. Un iedomājies, ka tu stāvi durvju priekšā, kas ved atpakaļ pagātnē. Tu esi savā drošajā vietā, bet tur pēkšņi ir parādījušās durvis, un tās durvis ir, lai tu drosmīgi tām iziet cauri. Varbūt, ka tur ir pat vēl kādas durvis, varbūt, ka tur ir gaitenis
ar daudz durvīm, tu paskaties pa vienām. Tur ir kāda situācija no pagātnes, no bērnības, no jaunības, paskaties vēl pa citām. Un izēj šim gaitnim cauri, varot šīs durvis, un vienās durvīs tu redzēsi to situāciju, kura ir tā, ar kuru šodien šajā meditācijā tu vari strādāt un atlaist šo aizvainojumu vai sāpi. Atver šīs durvis plaši malā un paliec vēl starp durvīm, redzot sevi šajā situācijā no malas. Redz, kā tu rīkojies, redz, kā otrs cilvēks rīkojās, vai varbūt tie bija vairāki cilvēki. Un skaties no malas un sajūti savu ķermeni šajā brīdī, vērojot šo situāciju no malas. Nedomājies, kā to vēro, un tajā pašā laikā es tev vienlaicīgi gribu aicināt pamani šobrīd savā ķermenī, kur tu jūti saspringumu, sāpi, varbūt pat tiešām liekas fiziski iedurās, sažņaudzās. Un tad ar pirkstu galiem šo te ķermenī vietu sāc tādiem maziem piesitieniem. Lēc tāds mazas pliķīšas, mazas pieskārienas šai vietai. Ja tā ir kāda roka vai kāja, kur tu vari izskatīt, tad izskrati to. Bet paliec šajā starp durvīm skatoties šo situāciju, sajūtot šo te ķermeņa vietu, kuru gribās atslābināt. Un ja neko citu kā vien te pieskarties tu nevari, tad vienkārši pieskaries vai pakrati. Vai mazliet tādu pliķēšanu, pasišanu, bet ļoti maigu tādu ar pirkstu galiem. Tā kā tādu tu masētu. Tā kā, kad mēs pirkstus pret galdu taisam to skaņu, vienu pēc otru nolaižot tieši tādu pašu kustību šīs vietas ķermenī. Un sajūti, kā tas saspringums iet prom. Ja tā ir daudz un ielīst asaras, arī ļaujies tam. Un tad drosmīgi pajautāsim sev, vai mēs esam gatavi uz šo situāciju pastīties citādāk. Vai es esmu gatava šodien palaist šo aizvainojumu. Tas nenozīmē attaisnot kādu, kurš mums ir nodarījis pāri mūsu prātu. Bet vai es esmu gatava palaist? Vai es esmu gatava šo te sāpi no ķermeņa, šo saspringumu palaist? Un ļaut sev dzīvot brīvībā, neesot šajā saspringumā par pagātni. Un šobrīd iesaldē to situāciju, ko tu redzi no attāluma. Un apstaigā apkārt. Ieej pa tām durvīm iekšā, apstaigā apkārt šai situācijai. Un izdari to, ko tu esi daudzreiz domājis, ko tev vajadzēja izdarīt, vai kā būtu bijis pareizāk un labāk. Izdari to šobrīd mentāli. Varbūt tas ir sevi izvilkt ārā no šīs situācijas. Varbūt tas ir pačukstēt sev, ka hei, šie ir tie vārdi, kas tev jāsaka. Varbūt tas ir vienkārši samīļot, pastāstīt, ka dzīvē viss izdosies un būs labi. Izdari to.
Ļaujies jebkurām emocijām. Un redz, ka tā versija tevis jaunāka, dzīvi vēl nepieredzējusi. Tā ir tā, kur šo aizvainojumu sevī ieslēdz iekšā, un tu šobrīd to var atslēgt vaļā un ļaut, kā putnam no būrīša izlidot ārā šai brīvībai. Un pastāsti, ka tu neesi viena. Tu esi atbalstīta, tu esi aizsargāta, un tas, ja tu palaidīsi šo aizvainojumu, tas dos tev vēl lielāku brīvību. Un vēlreiz atgriezies pie ķermeņa. Varbūt ir kaut kas mainījies, un varbūt kaut kur citur ir saspringums, un atkal tāpat vieglām kustībām vai izkritīšanu, vai šo te pliķēšanu pa ķermeni. Izved to ārā. Varbūt tas ir vienkārši glāsts. Varbūt tas ir vienkārši pieskāriens, kas ir vajadzīgs tavam ķermenim tieši tajā vietā. Ielpo dziļi. Un lēni izelpo. Man ir viss spēks, kas ir vajadzīgs, lai palaistu šo aizvainojumu. Man ir viss spēks, lai palaistu šo aizvainojumu gan no sava prāta, no savām atmiņām, gan no sava ķermeņa. Var izelpot ar tādu nopūtu. Man ir viss spēks, lai es palaistu to, lai es kļūtu brīva. Lai es to izmantoju. Apskauj to savu jaunāko versiju. Atstāj viņu tajā istabā. Bet atstāj viņu spēcīgāku. Atstāj viņu tāda, kurš zina, ka viņa ir drošībā, pasargāta, mīlēta, cienīta, un ka jebkas, kas tur notiks, viņai ir izvēle būt brīvībā. Lēnām ej prom no tās istabas, aiztais durvis un sajūta, kā jauna gaisma tev ienāk, tāda strāvojoša, skaista enerģija, gaiša, tīra. Cauri visam ķermenim tā apskauj tevi. Vēl lielākā siltumā, vēl lielākā drošībā, vēl lielākā tādā mīkstumā un mierā, un tu jūties pavisam atbrīvota. Viss izšķīst šajā gaismā, jebkur vēl mazais kāds aizvainojuma gabaliņš, tas izšķīst, un tavu ķermeņu visu pārņem šī gaisma. Es aicinu tev šobrīd no tām durvīm iet prom, nāc atpakaļ tajā skaistajā vietā, kur mēs sākām meditāciju. Un saliec rokas uz sirds un dziļā pateicībā par to, ka tev ir drosme un ka tu šim gāji cauri. Un koncentrējies uz sirds centru. Sirds centru, kur viss tiek piedots, viss var tikt mīlēts. Sirds centrs, kurš pievelk šīs te pieredzes mūsu dzīvē un kurš izbauda mīlu. Kaislīgi, pārdzīvo kaislīgi. Un dziļi ieelpo. Aiztur elpu. Un izstāst sev rociņas uz sirds. Es esmu brīva no aizvainojuma un sāpēm. Es esmu dziedinājusi savu
jaunāko versiju, kur bija aizvainota, un es atrodu mieru tajā. Un es novēlu visiem mieru, laimi, drošību, visu to, kas man pietrūka agrāk. Un sajūt, kā šī mīlestība un gaisma, kas ir tevī, kā tā sāk izplasties tajā telpā, kurā tu šobrīd esi, tā aptver to telpu, to māju, to pilsētu, tā aptver visus cilvēkus, kas tajā ir iekšā, un tev ir tik daudz mīlestības, prieka, miera, piedošanas un tāds patiesa labestība. Tā aptver katru. Gan to kaimiņu, kurš tev patīk, gan to, kurš tev nepatīk. Izplet šo mīlestību tā, līdz tā aptver visu pasauli. Un sajūt, cik skaisti ir dzīvot šādā pasaulē, kurā tu nes šo te enerģiju, kurā tu esi šī enerģija, kurā tu esi palaidus to, kas bija aizkavējies, kas bija liekas, un kurā tu pieņem sevi pilnīgā gaismā. Un atkal pievērs uzmanību ķermenim, un ja vēl jebkādā vietā ir saspringums, uzliec rokas virsū un svētī šo vietu. Un svētīt nozīmē sūtīt labās domas, enerģiju un teikt, es esmu brīva, es esmu vesela, es esmu dziedināta, es esmu gatava atgriezties šeit un tagad, bet pavisam citā līmenī, vēl dziļākā mīlestībā pret sevi, pret pasauli, pret līdzcilvēkiem. Un man ir dziļa pateicība par to, ka mēs šo varam kopā baudīt. Lēnām var pašūpoties, atgriezties atpakaļ šajā telpā, šajā laika zonā. Un es tev arī esmu sagatavojis pāris jautājumus priekš rakstīšanas, kurus tu atradīsi zem podkāstu vai zem video. Izmantot tos šodien, lai veiktu vēl dziļāku refleksiju. Un ja šis tev noderēja, dalies ar citiem un padalies arī ar mani, lai es zinu, ka tev tas ir noderējis. Paldies tev, ka tu meditēji kopā. Lai tev fantastiska diena!